Tāda, hei jau visiem, tas esmu es, Mr. Marks, un šodien ir tas diezgan ilgi gaidītais jautājums, uz kuru domāju daudzi gaidīja, gan jautājums, gan videoklips. Tātad, pirmais, ko es jums vēlējos pateikt, ir milzīgs vienkārši paldies par 2000 uz manu kanālu, mēs esam to sasnieguši. Protams, nebija kāda palīdzības, un tas šoreiz bija Maus TV, kurš mani noreidoja, un tādējādi arī pievienoja subus. Paldies tev, Maus, ja tu šito skaties. Un tātad svarīgākais, ko es gribēju jums pateikt, gaidat jaunumus kanālā, jeb dažādus jaunākus videoklipus. Es pie tiem centīšos mazliet vairāk arī piestrādāt nekā agrāk, un arī lieta, ko es jums gribēju pateikt. Šis videoklips ir arī apvienotais, kā arī Q&A videoklips, zem kura es gaidu jūsu jautājumus. Pieņemsim, kas tev ir setups, nezinu, kurā pilsētā dzīvo un tam līdzīgi. Protams, es komentāru sadaļā piespraudīšu savu komentāru, kur jūs varēsiet droši izlasīt. Tur būs uz visbiežāk uzdotamākajiem jautājumiem atbildes, lai jums nevajadzētu atkārtoties. Un tātad, jā, lai nepalaistu garām šo nākamo videoklipu, arī streamā to izdarīšu. Ja tas būs streams, tad es noteikti iepriekš ielikšu videoklipu kā paziņojumu par šo Q&A atbilžu streamu. Un tātad, jā, uzspied abonēt podziņu, paziņojumu podziņu, ja tu vēl neesi izdarījis. Un arī pats galvenais. Uzrakstīju komentāru šim videoklipam, jo tieši šis videoklips ir veidos ar mērķi saņemt no jums komentāru kā jautājumu. Nu un arī, protams, vēlreiz paldies jums visiem par 2K, beidzot ar 2K. Es nezinu, cik es esmu priecīgs. Drīzumā varbūt kaut kāds special streams. Un tiešām emocijas man bija pārsist, tas sita augsta vilni, es tā gribu vienkārši tā brīvi izrunāties bez scenārija rakstīšanas, vienkārši tā runāju. Un jā, paldies arī visiem no saidu biedriem, ar kuriem es runāju, un arī citiem draugiem, kurus es pazīstu, un es domāju, jūs paši saprotat, par kuriem es domāju. Un tātad, jā, liels paldies jums, es ceru, tu esi gan abonējis, gan uzspiedis poziņu, uzspiedis laiku, un tagad ātri vienkārši skrien mudīgi uzraksti komentāru, kamēr tev vēl ir laiks, līdz nākamajai reizei, un tā.